Dusmām ir sava vieta un ir savs uzdevums, tā kā to nevajag noteikti ignorēt, un vēl dusmas bieži vien ir kā pārsaks citām dziļākām emocijām. Ilgtermiņā ir svarīgi saprast arī tos dziļos iemeslus, kāpēc tas man tik ļoti uzvelk. Tieši tās mazās lietas it kā neko nemaina. Mēs esam cilvēki, mēs dzīvojam, mēs visi mirsim un tā tālāk, bet kāpēc man tik ļoti kaitina, ka tu savu netīro krūzi noliec tieši šeit? Kāds sakars? Jā. Tās seno laiku karikatūras par durvju aizciršanu ciet, par trauku sadauzīšanu. Es zinu, ka es esmu savu mobilo telefonu agrākos laikos metusi ar dusmām pret grīdu. Tas arī par to fizisko izlādi. Mums gribas, lai kaut kas sašķīst. Un var sašķēdīt kaut ko, kas nesabojās veselību nevienam, gara stāvokli nevienam. Man ļoti patīk tas ieteikums par pumpēšanos. Man liekas, vispār tā kā kaut kā fiziski tā, ka tu izliec, un es tagad domāju, vai cilvēks sporta zālē ir dusmīgi cilvēki, vai kas viņus motivē. Jo viņi ir izlādējuši.